Labdien! Šodien mēs dodamies uz Itāliju. Man aiz muguras kaut kāds kods notiek. Līdās jau jāiziet, lai paspētu uz lidostu. Tā kā tā. Mēs esam ieradušies lidostā, un šī ir Tīna. Čau, draugi! Mēs šodien dodamies uz Itāliju, uz Katāniju. Ko mēs tur darīsim? Mēs tur apmeklēsim. Nodarbosimies. Tātad neliels updates. Mēs esam ieradušies. Mēs esam klāt, mēs esam šeit. Salas kaut kādas. Kas tā ir Sicīlija. Tātad notiek lietas. Roberts nopizīja būciņu, viņš ir zāgalis notiesājot viņu. Es pateicu tam čalītim, kas stāvēja pie leca, ka Frederika mums atļauj paņemt 2 maizītes, un viņš mums atļauj. Viņš arī iedeva. Tagad mēs dodamies pa Itālijas ielām un meklējam mūsu pazudušos. Tos, kam ir vispār jārūpēs par mums, tas ir mērkaķis. Pagaidu, kur ir mērkaķis? Tas ir kaķis, lai gan tas ir kaķis, jā. Man ir 13%, viņai ir 3%, un es tagad tērēju bateriju filmējot šo video. Mēs apmaldīsimies šeit. Kamera nemaz tik daudz neņem bateriju, to nevies lāc internets nāk šogad. Man ir ieslēgts. Nu tad tu esi stulbs, jā. Klosterī notiek tus. Mēs reāli degsim Ellas liesmās. Nevar šitā. Klosteris reāli bail. Pulkstenis ir 11:30. Nu, naktī jau var teikt. Mēs ejam uz jūru. Mēs dodamies peldēt. Tātad neliels updates. Mēs esam lidostā. Šitā izstās mūsu ceļš, te vispār gājēju ceļa nav. Mēs prostējam pa kaut kādu ielu. Un tad mēs lidīsim caur kaut kādām blakus teritorijām, lai tiktu uz jūru. Tātad mēs reku pārgājām pāri kaut kādām čūsku laukam. Un tagad mēs esam uz šosejas un tagad mēs mēģinām tikt uz jūru jebkādā veidā. Šis ceļš arī ved uz jūru. Tas būs perfekti. Ak, Dievs. Ok, mēs atradām reku vēl cilvēciņš. Tā kā mums ir... Moldovas viņa teica, ka ir. Jep. Jep. Tagad mums ir komanda. Mēs teikām pie jūras. What? Ej, dīrs. Te ir vīrietis. Hello? Hello. Un tas viņš viss nošaus. Jā. Ak, Dievs. Kur mēs esam? Kāpēc jūra ir tik tuvu? What the fuck? Mēs to izdarījām. Ak, Dievs. Maucam? Yeah. Maucam? Maucam. Davai, 3. Davai. I got like a supermodel. Thank you, babe. It was amazing. Rob, kā tu jūties? Mēs teiktu pusceļu nogājuši, mums ir jāiet vēl 40 minūtes līdz hotelim. Mēs satikām vienu čalīti. Aktīvs, jā. Viņš mūs spīdināja ar lukturīti. Viņš ir tā kā apsargs type of shit. Un tad mūsu draugi tā kā aizgāja projām, viņš spīdināja uz viņiem. Mēs nevarējām saprast, vai beigt prom vai ko darīt. Un tad mēs vienkārši piegājām, pateicām, ka mēs esam missing. Un viņš mūs izved līdz ārā, līdz road vismaz, un mēs varam iet pa šejien. Jā, bet no sākuma viņš tā kā runāja nesaprotamā valodā. Un tad tā kā viņš izvilka telefonu, sāka kaut ko rakstīt iekšā un runāt tā kā nesaprotamā valodā. Un mums ir tāds, viņš zvanīja, mums ir tīrsāmējuši, bet nē, viņš actually Google Translate ierunāja, lai mēs varam sarunāties, which was nice. Izglāba mūs reāli. Pulkstenis ir 1 naktī, man liekas, jā, ir 1. Mums rīt 5, pieci pāri 5 jāceļās. Būs heavy. Būs heavy. Look at my pants. Just look at them. Brand new. Labrīt, draugi. Ir pulkstenis 7:30 no rīta. Mans izskats liecina par visu šajā naktī. Es gulēju 4,5 stundas, laikam. Es aizgulējos, man bija 15 minūtes līdz iziešanai, tāpēc šādi izstos. Roberts savukārt. Labdien. Viņam jau ir labdien.
gadījās pārēst brokastis un pagulēt mazāk nekā tīnē, bet es domāju, būs labi. Nu, jā, galvenais ir izturēt šo dienu, un es lokī ļoti ceru, ka mēs pa dienu brauksim uz iesnīcu. Es ļoti gribu. Bet jā, mēs dodamies uz welcome dinner bija vakar. Kričus pasākumu lielo atklāšanu, jā. Tā, jā. Mēs esam back in the klosteris. Ļoti nāk miegs, kā ar tevi. Nē, normāli. Tā kā es varētu iet pačučēt. Maksāju 2000 mēnesī par šo. Šī ir manas istaba. Šīs mums netīrās bikses no vakardienas. Dodamies tālāk. Šeit ir perfektā food zone. Šeit sēžu. Tu tur nekad neesi sēdējis. Šeit ir mana king size bed, kur man jābūt vienai pašai. Paldies Dievam. Un jā, šeit jūs varat aplūkot visu skaistāko skatu. Viskaistāko uz šo betona sienu. Kāpēc jūs izvēlējāties tieši šo mākslas darbu sev pie galvas? Es nezinu, tā sieviete, tā kā redzi, es guļu un viņa skatās uz manīm. Man tāds mieres, man tāds ir, ka kāds sargā mani. Skaidrs. Jā, ok, interesanti. Ko sievietē vairāk vajag? Ielikt lielu spoguli un mēs varam dzīvot kvadrātmetrus uz kvadrātmetrus. Teica, ka mēs izstāmies pārāk stilīgi. Un viņš gribēja noņemt mums tā kā stila punktus, jo šeit tā kā nedrīkst tik stilīgi izstīties. Tāpēc viņš... Legal to be this hot. Jā, un tāpēc viņš mums tā kā lika uzvilkt šīs te cepurītes, tāpēc, ka mēs esam pārāk stilīgi vienkārši. Nu jā! Es dosimies peldēt, draugi. Ok, tātad re, kur vīrs man mēģināja atvērt stila punktus, liekot uzvilkt šo cepuri, taču es counteroju viņa kustību ar šīm stilīgajām saules brillēm. Ej, pasaka viņam šo, pasaki nē. Šī diena ir perfekti izdevusies un es mīlu savu dzīvi. Reku, mēs esam limuzīnā, viss ir super. Pagarināt mūsu ceļojumu par nedēļu, vai tas būs iespējams? Kā nē? Kā nē? Jums liekas normāli? Nē, jūs esat reāli fake. Nē, es negribu to vairs dzirdēt. Ejam. Šī ir 3. reize, kad es esmu iesprūdis liftā. Un pēdējās 20 minūtes staigāju turp šurp no manas istabiņas, lai atslēgtu durvis. Tātad es nevarēju tikt iekšā istabiņā, jo man bija saplīsusi fucking atslēga, kur tu tā kā bāz iekšā, un tad viņš atslēdz durvis. 3 kungi tikko salaboja manas durvis, un tagad es veiksmīgi varu tikt iekšā ārā no istabiņas. Tas ir Fabio. Pastāsti kaut ko. Tas ir mans Fabio. Viņš grib kļūt par prezidentu. Vai jūs balsosiet par viņu? Ir 2. diena. Ir 2. diena. Ir 2. diena, ar to pietiks, man liekas, tas paskaidro visu. Fabio. Viņš grib kļūt par prezidentu. Pasaka to lietuviski. Es noriu kļūt prezidentu. Pasaka vēl kaut ko lietuviski. Jisai labai pergyvena, va matot, jisai visas dreba, aš pamirštau šitą žodį, bet jisai visas dreba. Pērciet kursu, links aprakstā. Pulkstens ir 11:30 un tagad mēs slepeni snīkosimies iekšā baseinā.
Re, kur mēs esam nelegāli ielīduši iekšā baseinā. Ar veselu armiju. Fucking armiju, tad ir like 100 cilvēki. More like 5. Te tā kā līdz 6 strādā baseins un pulkstens ir 12. Bet mēs čilējam. Pagaidām nav apsargi. We balling. Mēs bumbojam. Labrīt, 3. diena klāt. Bezmiegs ir pieņēmies spēkā un nogurums arī ir kļuvis lielāks. Vakar mēs satikām miljonāru. Bija diezgan interesantas vakariņas. Kaut ko uzkodām, kaut ko patrekojām un bišķīt parunājām ar svarīgiem cilvēkiem. Tagad vajag bišķi atpūsties un tad var strādāt. Izskatos dievišķīgi. Čau, draudziņi! Mēs šobrīd eksplorojam Itāliju, lai atrastu dāvanas, ko mēs radīsim mājās Latvijā. Perfektais fotiņš. Halo! Aizgāju tieši. Aizgāju, kāpēc kaut kas tādā. Mēs esam nonākuši lielajā gala dinerā. Mums krīt virsū vulkāna izsmēķe. Jā, tas ir actually briesmīgi. Es teicu nodemonstrēšu galdu. Reku viņš sākumā bija balts viss. Ko redzēt? Jā, reku viņš šādi izsnījās, bet tagad viņš viss ir melns. Bet neko darīt, baudam dzīvi, paēdīsim tūlītās un tālūk. Jā, jācer, ka nesāks burtiski līdz šiem melniem. Nekad dzīvē vairs nebraukšu vietu, kur ir vulkāns. Es gribu reāli mājās, un mēs nevaram lidot mājās. Lidmašīnas ir atceltas, un mums bija lidojums 10. kaut kad. 15. Fun fact. Mums nevis taisnīgs lidojums, bet pārlidojums, kas nozīmē, ka mēs nokavēsim arī mūsu lidojumu no Romas uz Latviju. Which is great. Mēs nebūsim šodien mājās. Stambuli nebūsim. Nonākuši, kurš tas bija Palermo lidostā. Jā, mēs knapi paspējām nodot bagāžu, kāpēc viņi tur tik tuvu man. Mēs braucām reāli 8 stundas ar mašīnu uz kaut kādu citu pilsētu. Uz kuriem varēja tikt 3 stundās pēc Google Maps. Bet kaut kāds šaus mums vajadzēja 8 stundas. Mēs knapi paspējām nodot bagāžu, knapi paspējām. Tagad esam autobusā uz lidmašīnu un jācer, ka viss būs kārtībā. Jā, un mūsu lidojums uz Latviju tika atcelts, un mēs šodien neesam Latvijā. Tu actually kaut kur domā likt? Jā. Labi, ir tad es nekomentēšu neko vairāk. Runā. Tu vai izstāstīji par savu piedzīvojumu? Kuru? Autobusā. Kas bija? Okay. Man stāstīja. Tātad mans piedzīvojums bija tāds, ka man ļoti vajadzēja uz Doltu. Mēs bijām tā kā uz šosejas, un šofers pēc, ka viņš man nekur nelaidīs ārā, ne maliņās, pēc man vienalga, kas var tur uz šosejas. Viņam tāds nē. Un tad... Wow! Mēs esam ieradušies Nepolē. Kur? Nepolē. Okay, es tikko uzzināju, kur mēs atrodamies. Tagad mēs ejam gulēt. Kāds gulēt? Robert, halo, mēs savāsim bagāžu, mēs ejam uz viesnīcu, sadalāmies pistabiņā un mēs ejam pakaļ nākamajā vakarā. Kāds gulēt jopci? Mums deva iespēju izbaudīt vēl vienu vakaru. Un tu to palaidīsi bez? Nē. Exactly. Taksī. Taksī. Pagaid. Nē. Taksī. Okay, karoče. Mums te jau tā kā 20 cilvēki ir pienākuši klāt un paprasījuši, vai mums nevajag taksi. Mums nevajag taksi. Taksī? Taksī. Okay.
Vai mums ir viesnīca? Mums ir Bueno BB. Kas tas ir? Mēs turien dodamies. Es pieņemu, ka tā arī jāpagad viesnīca kostot. Labi. Sì, che fate? Mi sono trovato il Lugano là. Savā starpā runā, kurš ir īstais teksts. Cienītais, jums ir kārtībā. Cienītais, jums ir kārtībā. Jūs esat dzirdējuši par gargamušu. What the fuck? Tu kļūdījies. 327. Oh my god! Nē. Es guļu toaletē. Davai gulu kodu. Nē, es taču neguļu, es guļu šeit. Nē. Nu jā, es eju uz istabu visu. Nē. Es eju uz istabu, Džek. Tu man sīk naudu iedod. Man pasaki, kāpēc naudu? Nē, viss, Džeki. Kā Labu nakti, draugi. Man sīk naudu vajag. Nav Tev ir kaut kā- nu, papīrā tikai. Darba devējs prasa naudu. god. Tu šis te nav kaut kādas kapeikas. Es tev attičāju, man nav. Man tikai 20 nēks. Ok, es tā kā... Es tikai 17 gadniekiem prasu kapeikas. Cik zemu Tas es ir esmu, levels cik in zemu, life, cik reāli. zemu es esmu kritis. Mums jāizmaina kapeikas ir. Jā, ejam. Viss tak ir ciet. Mēs stilu esam Itālijā, Džek. Itālijā viss Tas ir ir pēc stundas 10. gājiens līdz visurienai. Nē, Itālijā. Pēc 10 tikai sākas dzīve. Labi, bet tehniski šodien ir piekdiena. Nu, vāc? Nē, es eju. Ejam, Es ejam. eju. Wow. Dzervedīt. Kur viņa? Lūdzu tev, iznāc meža maliņā. Mūsdienās var atrast informāciju par pilnībā jebkuru tēmu. Ja tev patīk uzņēmēja darbība, tu vari atrast veidus, kā uzsākt šo biznesu un visu pārējo. Taču pēdējā laikā paliek arvien vairāk šīs te apmaksātās mentoringa programmas. Un šī informācija tiek slēpta aiz slēgtām durvīm. Un rodas jautājums, vai šo informāciju var piekļūt tikai samaksājot konkrētam cilvēkam. Galvenokārt, jā. Ja tu vēlies pavadīt 5 gadus, pieļaujot tās pašas kļūdas, kuras kāds cits ir pieļāvis, tad tu vari to droši darīt. Taču es informācijas meklējumos drīzāk samaksāju kādam pieredzējušākam cilvēkam, lai gūtu šo informāciju no viņa un nepieļautu tās kļūdas, kuras viņš ir pieļāvis. Tādējādi skyrocketojot savu progresu. Mēs meklējam Edgaru Kauliņu. Uzminēju. Tu vari izvēlēties vienu dzērienu. Paldies. Bļaļ. Easy. Krāsai mēs vienmēr jāņem. Room tour. Te mums ir guļamistaba. Un te mums ir toalete. Eju, tu man te tuk-tuk cepumus neizmet ārā. Tuk-tukus neizmetu. Hello guys, we're back in Latvia. Mēs esam atpakaļ. Mēs esam reāli dzīvi un Latvijā. Ko? Tas bija traki īstenībā. Es jau godīgi nevaru saprast, es esmu laimīga. Es esmu bēdīga, ka mēs esam back. Es noteikti esmu laimīgs. Es esmu, man vajag izdomāt vēl laicību. Labi, es domāju, šis tur, ka mēs nobeidzam. Mēs nobeidzam? Labi. Mēs nobeidzam. To maksāšanu tik galā stāv, tur bolās kaut ko telefonā baks, tur Tas video. Jā.
fokusējies. Jaunākās ziņas mēs tikko esam noskaidrojuši, ka Latvijā ir parādījusies jauna luksmēksinga taktika, kas saucās bone smashing, kur tu paņem āmuru un tu daudzi sev seju. Un viens no šīs jaunās subkultūras attīstītājiem ir Andrew Makser, kurš, manuprāt, ir tā kā viens no skaistākajiem vīriešiem Latvijā. Un šis ir ļoti svarīgi, jo skaistums prasa upurus, un man liekas, viņš vienkārši ir upurējies, tad neko nav dabūjis, bet